Sveiki, terapija istabā! Šodien atkal meklēsim kārtējās atbildes uz mīklām. Mīklas, kuras atved cilvēki ar saviem patiesiem stāstiem. Un mēs, no malas skatoties, caur šiem stāstiem ieraugam paši sevi. Tikai un vienīgi ieraugam to, kas mums jau ir zināms. Pie manis šodien ir Sintija, un Sintija vēlas runāt par emocionalitāti, par dusmām un agresiju, par to, varbūt kas tad patiesībā aiz tā stāv. Sveika, Sintija! Sveiki! Šodien tu esi saņēmusies atnākt ciemos pie manis. Un tu gribēji runāt par jautājumu emocionalitāte. Un kā es šobrīd redzu, arī tas, kad mēs jau pieminam emocijas, uz tevi uzreiz viņas rada. Kas tā ir par emociju, kas tev šobrīd ir redzama tavās acīs, kas iekšā tevī nāk uz augšu? Bail, uztraukums. Vai tas ir normāli, kad cilvēks uztraucās šādā situācijā? Laikam, jā. Jā, tieši tā. Tā kā šobrīd patiesībā tu normāli jūties. Priekš visiem, kas atnāk, viņiem no sākuma ir bail, ir uztraukums. Kā domā, par ko ir bail? Es nezinu, kas būs. Pirmo reizi kaut ko tādu daru. Vēl citu pēc tam to redzēs. Kautrējos varbūt nedaudz. Bet tu bieži dzīvē, kad tev ir bail, tāpat drosmīgi ej tajās savās bailēs? Nu, cenšos. Cenšos. Un kas tad notiek? Nu, nekas, it kā jau viss notiek. Jā, viss notiek, vai ne? Pirmais moments tikai. Tu esi ievērojis, ka bailes eksistē, kamēr tu nesper soli. Un tiklīdz jau tu spēr, tā viņas tā kā izgaist. Ja? Tas ir tas fenomens, ka bailes patiesībā dzīvo, kamēr mēs nedaram. Un tiklīdz mēs sākam darīt, tā viņas paliek aizvien mazāks. Tu savā pieteikumā rakstīji un izcēli īstenībā tieši emociju gammu agresija, ka tu mēdzi ātri aizsvilsties, ātri reaģēt, ja? Un tā nav tā, teiksim tā, tas nav tas reakcijas veids, kur tu gribētu. Ja? Jā, raudāt arī negribētu tik bieži. Arī bieži sanāk? Jā, ļoti. Nu, pat pārāk. Jā. Nu, cik ilgi tev tā ir? Nu, kad tu tā novēro, ka tas ir, nu, teiksim, nekontrolējami kļuvis, ka tu vari sākt raudāt jebkurā brīdī? Nu, man liekas, sākās jau tajās pusauģu gados. Tā, kad mamma kaut ko teica un bija tāds, nu, tās asās reakcijas, uzvedības, kliekšana pat, jā. Ko tu patiesībā ar to vēlējies parādīt, tad, kad tu tajos pusauģu gados sāki jau tā? Kas tas bija īstenībā? Gribējās, lai man tā kā atļauj. Panākt savu? Nu, varbūt, jā. Jā, jo man bija stingra mamma. Nu, vēl projām viņa ir stingra. Viņa tā kā nekad neko neatļāva. Un es tā kā parasti dusmojos. Un pēc tam es darīju tā, ka es vienkārši, tur, piemēram, man neatļauja palikt pie draudzenes, es vienkārši izslēdzu ārā telefonu. Un vienkārši nenācu mājās un, nezinu, liku mīksto virsū. Cik tev šodienā ir pilni gadi? 23. 23. Un ar mammu tu uzturi kontaktu, vai tu dzīvo kopā ar mammu? Vai? Es ar mammu nedzīvoju kopā, tāpēc, ka tad, kad es mācījos skolā, es zināju to, ka tiklīdz es pabeigšu vidusskolu, es uzreiz prom. Mamma bija superīgs motivators. Jā, tāpēc, ka viņi man arī lika mācīties 12. klasi, viņi man arī neļauj pēc 9. klases iet mācīties. Ārprāts! Kāda mamma! Un tad bija tā, ka pēc tās 12. Nu, es tikai zināju, ka mamma īstu augstskolu atļauties nevarēs. Un tad es sapratu, man ir kaut kāda varianta, kur es varēšu pelnīt naudu, un es varēšu tā kā prom no viņas un dzīvot bez viņas, kaut tai sākumā kājās. Un jā, nu, tas man izdevās. Izdevās? Jā, bet darbs, nu, es jau aizgāju prom no viņa. Bet es tagad esmu ļoti daudz darbus nomainījusi. Bet, jā, tagad es nezinu. Tā kā, ja pušauģu gados, es domāju, es varētu aiziet uz kaut ko tehnikumu, tur izmācīties vizāžistu. Nu, tas būtu tāds, ar ko tajā laikā es varētu tā kā ātri sākt pelnīt. Nu, bet tagad man ir tāds, nu, nezinu, nu, laikam tomēr nē. Tā kā es pat ar tā baigi nekrāsojos.
tad es domāju, ka man tā kā, nezinu, tur besīt vai liktos garlaicīgi vai negribētos. Kas tev patiesībā interesē? Nu, kaut kas skaists. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem, kaut ko taisīt ar rokām, bet es nezinu, ko. Tāpēc, kā arī internetā tik daudz informācija, tik daudz ko redzu, un tad tu tā kā nezinu apjūts. Man patīk, piemēram, fotografēt, bet man nepatīk apstrādāt bildes, jo man tas liekas ilgi, čakarīgi, besīgi un garlaicīgi. Tad ir 2 virzieni, kas tev it kā šobrīd varētu patikt. Taisīt kaut ko skaistu ar rokām un bildes. Un no fotografēšanas tu ļoti labi zini, ka tev patīk tieši tā sadaļa, kurā tu fotografē. Jā. Kā domā, kāpēc? Es tā kā es redzu, kā ir skaisti, tad es nofočēju tā, kā ir skaisti. Jo var nofočēt arī tā kā neskaisti. Jā, tā tad... Un es tā kā redzu. Tas ir stāsts par to, kā tu redzi lietas, kā tu redzi dabu vai cilvēkus. Ja? Un tu tanī brīdī to, kā tu redzi, vēlies iemūžināt kadrā. Jā. Kā tu domā, no kurienes tev ir šī superspēja? Oi. Kur viņa tevī sāka parādīties? Es pat nezinu. Pamēģini atcerēties, kurā brīdī tu sāki pamanīt. Tas, kas pirmais nāk prātā uzreiz, ir tad, kad es biju maza. Es līdz 5 gadiem dzīvoju pie babas. Ja. Es tur biju viena. Es staigāju pa pļavu. Es kaut ko fantazēju. Tajā laikā nebija tur telefona. Maksimums, kas tur bija podzinieks. Jā, stādīju nezāles, puķu podos. Tas pirmais, kas nāk galvā. Ļoti skaisti. Tu caur dabu attīstīji savu radošumu. Šo spēju redzēt skaistumu. Tas ir bijis vērtīgs posms tevī. Jā. Kāpēc tas ir asaru pilns? Es biju viena. Kas ir tajā slikts būt vienai? Es jutos vientuļi. Mamma bija projām, tāpēc, ka mamma strādāja citur. Un es tikai biju ar Omīti. Ar babu. Kāpēc Omīte rada vientulības sajūtu? Tāpēc, ka viņai bija savu darbu. Viņai vienmēr bija govis jābaro, kaķi jābaro. Jā. Vistas jābaro, jāvāc, viss jātīra. Vai tu tajā iesaistījies? Vistām es liekas devu. Bet ja bija vientuļi, kāpēc neizvēlējies būt ar Omīti kopā tajā visā? Es nezinu. Varbūt pat patika. Jā. Bet es nezināju. Varbūt arī patika. Jā, varbūt patika. Tāpēc, ka tagad es pārvācos uz Rīgu, man tikai ļoti patika cilvēku sabiedrība. Tā kā man visu laiku vajadzēja kādam zvanīt, runāt ar kādu. Pēdējā gada laikā plus mīnus. Tā nedaudz esmu iemācījusies vairāk būt ar sevi, un es pat pamanīju, ka man laikam pat patīk. Jā. Vai tajā, ka tu tur atceries sevi tajā pļavā, kur tu varēji principā darīt visu, ko vēlies, un atklāji sevī šīs sajūtas, atceries tos momentus, kad tev tur patika patiesībā? Kā tu izzināji pasauli? Vai tu redzi sevi tajā, ka tev tur arī bija interese, patika? Tad kādēļ izvēlies fokusēties uz tiem brīžiem, kuros bija skumji? Kāpēc aizmirsti par to, cik tev tur arī bija interesanti? Es nezinu, varbūt tāpēc, ka tagad ar to Olmu tās attiecības nav. Jā. Kādas ir tās attiecības ar, tu sauc viņu par babu? Attiecības principā vispār nav, tāpēc, ka bija tā, ka viņai ir vairāk bērni, un viņas viena meita ir mana krustmāte. Viņa ir tā kā jaunākā meita, un ar krustmāti bija tā kā nesaskaņas konflikti, un tad beigās, pēc pēdējā konflikta es sapratu, laikam, ka nebūs labāk tomēr, tā kā nekontaktēties, nevaram tā kā, to kontaktu normāli veidot. Un tad arī tur krustmātei piedzima bērni, citi mazbērni, un tad kaut kā, nezinu, es tur mēģināju, zvanīju, tur prasīju, kā iet, bet tā sarunas tādas, virspusēs, viņai baigi, Tad es domāju, labi, ko es tur
bāzīšos virsū. Es domāju. Kā tu par to jūties pati? Vai tev ir ok, ka šāda šī situācija, vai tu par to ikdienā pārdzīvo? Sākumā es pārdzīvoju, tāpēc, ka es vispār baigi ar vienu radinieku nekontaktējos, tāpēc, ka jau tagad es biju maza, neviens ar manīm negribēja draudzēties, jo es biju maza, un es nevienam tā kā nelikos interesanti un tā. Bet tagad es tā kā saprotu, tas ir ok. Tā laikam ir visiem tiem, kas kaut kur mazi. Jā, tas arī nekas, ka ar to nekontaktējos. Ja viņi negrib, tad es jau viņu nepiespiedīšu. Kā tā ir. Un tagad pēkšņi, ja parādītos tavā dzīvē šī baba un zvanītu tev un interesētos, ko tu par to teikt? Pirmajā momentā es domāju, man pat negribētās baigi iet uz to kontaktu, tāpēc, ka es domāju, ir tas varbūt pat varbūt aizvainojums noteikti būtu. Bet tā, es domāju, bišķi paiet laiks, es padomātu, un es domāju, es kontaktētos. Tā jau viņi bija forši, viņi principā man uzaudzināja. Jā. Par ko tad ir aizvainojums? Pret viņu, kam nebija it kā tevi tajā brīdī jāaudzina, viņi tev uzņēma kā papildus pienākumus tajā brīdī ar to aizņemtību, ko tu saki, tur govs lauku, tur vienmēr ir ko darīt. Jā, protams. Un par ko ir īstenībā tas aizvainojums pret viņu? Es nezinu, varbūt drīzāk par to mammu, ka es tur biju, ka tā mamma nebija nevis tā kā Lezoma, varbūt drīzāk tā. Kā tu domā, pret mammu ir aizvainojums vai dusmas? Gan jau, ka dusmas, es domāju. Un tās šodienas dusmas, kuras nāk tev ārā, vai viņas varētu būt līdzīgas tām dusmām, kuras tu izjūti par to posmu? Jā, kaut kas, jā. Kā tev būtu vieglāk pret mammu izjust aizvainojumu vai izjust dusmas? Kā ir vieglāk? Vieglāk jau laikam dusmas. Kā domā, kāpēc tev vieglāk izjust tur dusmas? Nezinu, man liekas, dusmas tu padusmojies un it kā viss. Aizvainojums tā kā visu laiku valkās līdzi. Super. Un tad šī dzīves posmā, kurā tu mēdz, tu teici, reaģēt ar dusmām. Kādos situācijās tas notiek pārsvarā? Es ceru, ka neuzgarām gājējiem visu laiku. Patiesībā drosmīgi muļķības situācijas, ja pēc tam tā panalizēt. Piemēram, nesen bija situācija pāris dienas atpakaļ. Vīrs man iedeva bučas, apvainojos. Sākumā es apvainojos, tad es tā sāku dusmoties, un es tā kā, tad pēdējais bija tik labs vienkārši. Un es saprotu, ka visu pat raku vajag nomierināties. Nekas traks nenotika, bet es nevaru. Man sajūta, kā man tur kaut kāds cilvēks grib izlausties no manīm. Un viss un atkal panesās. Un es domāju, ak, Dievs, beigās. Bet labi, beigās mēs tā kā parunājām. Un pēc tam mēs nonācām pie tādiem secinājumiem. Nav labi, ka tā notika, bet forši, ka tā. Jo pēc tam tā kā bija saruna, no kuras mēs tā kā ieguvām tā kā vērtīgas atziņas un tā. Sarunāties vispār ir forši attiecību ietvaros. Tev ir vīrs, tev ir tikai 23 gadu, bet tu pieņem šo lēmumu nopietno soli. Kā tu domā, kas tev uz to pamudināja? Precēties tieši? Jā, tas ir tāds, parasti pat pieaugušiem mēdz baidīties no šāda soļa. Kā tu zināji, ka tas tev tieši tā? Man ir tā, piemēram, es gribēju, lai man tur gada laikā vai 2 gadu laikā plus mīnus bildim, bet es to tā kā nesaku nevienam. Tie ir tādi vienkārši tā, ka man uzskata, tāpēc, ka es uzskatu pēc 3, 4, 5, 6 gadiem tu man mīlēs kaut kā savādāk, lai man bildinātu. Un tā sanāca, ka viņš man bildināja, un ka mums tā kā, nezinu, tās domas plus mīnus sakrīt. Jā. Vai tev patīk jūsu attiecību formāts un tas, kā tu jūties attiecībās? Bija traki, bet tagad ir forši. Bija traki, kāpēc? Tāpēc, ka bija tie konflikti, bet tie konflikti jau vairāk nāca no manīm. Bija tā, ka sākumā bija katru otro dienu, un, protams, klausījos jūsu laivas. Mēs varam uz tu, mierīgi. Jā, tad es klausījos tavas laivas, un tad tā kā bija reize, kad es kaut ko uzrakstīju, jūs man pasakat, un es domāju, kā jūs šitā varat man teikt? Un es tik dusmīgi, un es domāju, nevar tā. Nedzirdēju, ko gribēju dzirdēt. Jā, bet tad es tā kā klausījos ar visu to, ka es citreiz apvainojos uz jums. Un tad beigās
kaut kā, sāku laikam skatīties, bija savādāk. Kas bija pats pirmais? Pats pirmais bija tas, ka man visu laiku gribējās pierādīt savu taisnību. Vienkārši ar galvu skriedam sienā, vienmēr gribēju pierādīt savu taisnību. Bet tad es klausījos jūsu laivas, un tad es sapratu, nē, tomēr ir tā kā vairāk stūris, kur var no katra stūra kaut ko citu redzēt. Un tad es tā kā vairāk to, un tad jau tie konflikti palika retāk. Tagad varbūt, izlienīgi pa laikam no manis ārā, tur reiz mēnesī varbūt. Jā, bet, ik pa laikam vēl iznāk. Nav tā, ka, bet jā, tagad, kas pēdējā laikā iznāk, tie vairāk tā kā nav tādi, ja tad bija varbūt arī kaut kādi pārmetumi, kas pirms sākumā tā kā varbūt nebija īsti noskaidrotās attiecības, tāpēc, ka, diezgan ātri sākām dzīvot kopā un ātri apprecējāmies, protams. Bet tagad vairāk tā ir vienkārši kaut kāda mana agresija, kas no maniem izlien ārā. Jā, un tā agresija un dusmas, kas no tevis izlien ārā, tas ir tas, ko tu izjūti par bērnību. Un kamēr tu to stāstu, tur neatrisinās iekšā sevī, kamēr tu neieraudzīsi, kā tas viss ir bijis par tevi, nevis pret tevi. Tikmēr tev šodienā kaut kur sprauksies tas ārā, un ne pa tēmu, ne uz tiem cilvēkiem, uz kuriem tu to izliec. Ja? Tavs vīrs Malecis, viņš, protams, turās, pilda šo pienākumu un izturēs ar tevi līdz galam. Un tu vari uz viņu lādēties ārā, un kaut kādā brīdī tā nasta viņa samazinās. Bet tas var aizņemt laiku, pacietību, un tev tas laikam arī pašai traucē, vai ne? Jā. Ir tā otra daļa, ka mēs varam paskatīties uz to stāstu, kas tev ir aiz muguras, un paskatīties, kā tas viss ir bijis par tevi. Jo jebkurš scenārijs, kurš mūsu dzīvē notiek, viņš notiek vislabākais no iespējamiem. Un es domāju, ka tavai mammai nebija viegls šis lēmums iedot tevi babiņai, lai viņa tevi izaudzina, parūpējās, un viņa to, kā tu domā, darīja aiz mīlestības vai aiz tā, ka viņa tev nemīlēja? Noteikti jau kā aiz mīlestības, kur tur Latgalē naudu nopelnījis. Aizbrauc tālāk un darbu meklēt. Jā, un tajā brīdī tas bija vienīgais risinājums, kur viņi redzēja. Jā, bet tagad es atcerējos. Pēc tam paņēmu uz to kandavu, es negribēju. Es gribēju palikt tur. Jā. Un tas man. Tas, ka tu neaizbrauc ar mammu? Es gribēju palikt pie babas pēc tam. Negribēju uz kandavu. Jā, kā domā, kāpēc? Es biju rītīgi pie tās, tā baba jau, man liekas, jau bija pārārtusies kā mamma man. Pat ja viņa nebija tik bieži, man tur, es nezinu, kā pateikt, normāli. Nečakarēja ārā man visu laiku, viņa man, nezinu, ļauj būt. Jā, viņa vienkārši tev ļauj būt. Mamma tur visas, nezinu, reizdelos virsū, nezinu, logiem viss. Mēs redzam to posmu, kurā šis aizvainojums pret babu, ka viņa nav bijusi pārāk klātesoša, vai tu jūties vientuļi, te ir jāatšķir. Mēs varam būt 1000 cilvēkos un justies vientuļi. Mēs varam būt viens pats un nejusties vientuļi. Ne? Tas ir iekšējais kaut kāds stāvoklis, neatkarīgi no tā, kas tev ir apkārt. Un dažreiz ir tā, ka, lai cik tu gribētu, viņa varēja tāpat, vienalga, ko viņa darītu, viņa nespētu panākt to, ka tu viņu iemīli tā, kā tu būtu varējusi iemīlēt mammu, piemēram. Ne? Jo viņa ir tikai baba. Jā. Bet viņa darīja to, ko viņa varēja izdarīt priekš tevis. Un tā viņu stāsti, viņu dzīvēs notika, ka tanī brīdī, kamēr tava mamma meklē stabilitāti, ienākumus vai vēl kaut kā, viņa uzskatīja, ka tev drošāk ir pie babas. Tad šis stāsts ir aiz mīlestības pret tevi? Jā. Jā. Tajā brīdī viņa nolēma, ka varbūt ir riskanti tev ņemt kaut kur līdzi, jo viņa nezina, kā viņai tur ies, kas tur būs, kādas būs sekas. Un viņa brauc pelnīt naudu. Tad tanī brīdī viņa tur, kur tev būs droši. Ja? Un tanī brīdī tevī attīstās šī spēja saredzēt dabā skaisto, iepazīties ar to brīvības sajūtu, kura ir tevī. Un cik es saprotu, tā brīvības sajūta tevī ir palikusi kā liela vēlme. Ja? Tev nepatīk ierobežot sevi. Un tev viņi seko līdz visu dzīvi, ja? Kad negribas tā baigi dzīvot ar ierobežojumiem. Tātad tā vērtība tev nāk līdz no turienes. Vai tur mums ir aizvainojums pret babu? Nav. Tagad asars par ko? Es nezinu.
Kā tu domā, kas tajā tagad visvairāk sāp? Vai Varbūt tagad nav tā brīvības sajūta. nav tagad? Jā, Kur dēļ darba. Tu dari darbu? Nu, es tagad aizgāju uz kurpu veikalu strādāt. Negribās strādāt zem kāda. Bet nevar jau tā čiks un gatavs. Ir tomēr, kaut tā jāpastrādā, jā. Okay. Skatāmies tālāk. Tālāk tavā dzīvē ir posms, kad tava mamma tevi aicina pie sevis. Tu izvēlējies nebraukt, ja? Vai tomēr aizbraukt? Es negribēju braukt, bet man bija jābrauc, tāpēc, ka mamma tā teica. Loģiski. Jā. Mamma droši vien bija kaut ko atrisinājusi un sakārtojusi, un viņas pienākums bija tomēr ņemt tevi pie sevis. Jā. Tad, kad tu aizbrauc, kas notiek tajā brīdī? Sākumā mēs dzīvojām Pūrē kopnītās. To es ļoti švāk atceros. Tur tikai atceros, kā senēs sajauc istabiņas. Iegāju pie kaut kādiem sešniekiem. Un pēc tam mēs aizbraucām uz Kandevu dzīvot. Iepazinās ar vīrieti. Un tad sākās traki. Priekš tevis traki? Gan jau arī priekš mammas, bet arī priekš manis bija traki. Tev tās pārmaiņas likās trakas vai kas tajās? Tas auģetās, viņš lietoja alkoholu. Un tad, kad viņš lietoja alkoholu, viņš sita mammu. Un es neatceros kā, bet atceros vienkārši tādus momentus, kā sēžu divstāvīgā gultā, viņš tā kā krata gultu, un man bail. Es raudu. Jā, un ko es izdarīšu? Māmiņa var neko nevarēja izdarīt vajag. Cik tev tur gadi? Kaut kādi 5 līdz 6, es domāju. Nē, 1. klasē ar tur vēl dzīvojām. Kad 7, 8, līdz 8 gadiem. Un kā šis stāsts, šī epizode no tavas dzīves beidzās? Viņa beidzās tikai tad, kad mamma aizgāja prom. Mamma aizgāja prom tad, kad 11. klasē mācījos, vai 12. Principā gandrīz jau tad, kad es braucu prom, tad tikai viņa pārvācās. Tad viņi visu to laiku jūs bijāt kopā ar šo vīrieti? Jā. Un tur, pēc tam, protams, tad, kad man jau bija tie 11 gadi, tad jau, protams, es nesēdēju, neskatījos, tad jau es aiziet, gāju palīgā, glābu mammu. Jā. Tu iestājies par mammu? Jā. Tagad es saprotu to, ka kādreiz es dusmojos uz to vīrieti. Tagad jau es saprotu, tās bija viņas savstarpējās attiecības. Jā, tā viņa izvēlējās Jā, dzīvot. es līdu pa vidu, tur, kur man nevajadzēja. Protams, ka ir saprotams, ka priekš tevis to noskatīties nav viegli, ja? Bet tajā brīdī ir tā otra puse, ka tavai mammai tajā brīdī tas ir ok. Ka priekš viņas tādas attiecības ir ok. Viņa viņās paliek kopā vēl ar tevi. Jā. Un vai nu viņu vada bailes, vai nu viņa vada tas, ka viņa neatradīs, netiks mīlēta citur, jā, bailes no atraidījuma vai zemes pašvērtējums. Jā, jo sieviete, kura sevi ļoti augstu vērtē vai ciena, viņa nepaliks tādās attiecībās. Šādās attiecībās paliek sieviete ar zemu pašvērtējumu. Savukārt tu tikmēr, redzot to visu, savu pašvērtējumu audzēji. Jā. Iešu aizstāvēt, tev radās spēks. Tev radās agresija, kuru tur tu arī sāki sajust tevī. Jā. Bet agresija un spēks un enerģija, tās ir augstākas vibrācijas nekā apātija, kas nozīmē neko nedarīt. Tevī ir enerģija kaut ko darīt. Pagaidām viņa bāzējās uz šīm sajūtām, ja, kad caur to tu sajūti savu spēku. Tad, kad tev bija šī te agresija, ko tu varēji iet izdarīt? Visu un iesitīšu, ja vajag, Tātad šobrīd tu esi atcerējusies, ka caur to agresiju tu vari kaut ko panākt, kaut ko atrisināt. Ja? Atrisināt. Ka tur tu vari, jo tev tas palīdzēja tur. Un šis, protams, šis mehānisms, šīs uzvedības mehānisms kaut kur saglabājās. Ja? Tur man izdevās uzvarēt. Es tur ieguvu, izcīnīju kaut kādu savu tajā brīdī. Tagad? Jā. Tagad.
Jā, un tev tas ir šobrīd zināms. Tu viņu var izmantot tādos brīžos, kad gribas izcīnīt savu patiesību, savu uzvaru. Jā, tad tajā brīdī ieslēdz šis mehānisms. Bet tā neesi tu visa. Tā ir tikai daļa tevis. Tā ir tā daļa, mazā daļa tevis. Bet ir taču vēl, tu esi daudz kas vairāk. Un tu vari izlemt tajos brīžos reaģēt savādāk. Jo patiesībā tas, ko tu dari, tajos brīžos, kad tevī iznāk šī agresija, tu atkrīti atpakaļ tajās sajūtās, kurās tu biji tajā vecumā, un kārto tās pašas situācijas tikai šodienā. Jā, tas nozīmē, ka tu izdzīvo dzīves caur šo bērnu pozīciju bieži vien. Tāpēc ir arī apvainošanās. Apvainošanās ir bērnu pozīcija. Un arī agresija un dumpinieciskums ir arī bērnu pusauģa, pusaudzes agresors no 12 līdz 16 gadiem, kuram gribas iet, pierādīt, uzvarēt, cīnīties. Viņš arī tevī iekšā dzīvo. Jā, jo to posmu tu tur neizdzīvoji līdz galam. Un nepārgāji tādā varbūt veselīgā veidā, neizgāja to visu cauri. Palika kaut kas neatrisināts. Un tad ieslēdzās tavā pieaugusī dzīve, kad tu izlemi aiziet mācīties. Kurā brīdī tu satiecies ar savu vīru? Es jau izmācījos. Es jau strādāju 2 darbos. Jā, es strādāju 2 darbos. Viņš bija nomainījis darbu, aizgājis to darbu, kurš man tā kā skaitījās 2. darbs, un tur mēs iepazināmies. Skaties, arī tev nav bijusi nekad problēma iet pēc saviem sapņiem. Jā, tu, ja vajadzēs strādāt 2 darbos, par sevi gribēji aiziet projām. Jā, pateicoties patiesībā tai bildē, ko tev parādīja mamma kopā ar šo vīrieti, tu ātri pieaugi, aizgāji patstāvīgajā dzīvē. Un šis enerģijas resurss, viņš bija caur dusmām, viņš ir caur spītu. Es aiziešu, es pierādīšu, ka es varu dzīvot labāk. Jā, bet pateicībā šiem 2 personāžiem tavā dzīvē, viņi tev noteikti parādīja to, kā tu nevēlies, lai būtu. Jā, un tavs uzdevums ir neatkārtot to pašu scenāriju. Tu vari nespēlēt tādu pašu, bet izvēlēties savēju. Tagad paskaties vēl vienreiz uz savu sākotnējo pieprasījumu, ko tu biji uzrakstījusi, un kā tu tagad to noformulētu? Ko tu patiesībā vēlies? Mieru. Tās šūpoles negribu. Tas ir interesants moments, kad man bieži cilvēki saka, ka viņi grib mieru. Es labi. Iedomājies, ka es esmu kā feja, un es izskaitīšu 1, 2, 3, un ar noņu tev iedod totālu mieru. Tu varēsi to sajust. Labi? Jā. Labi. Es izskaitīšu līdz 3, un pie 3 tu saņemsi mieru, varēsi ielaist viņu sevī, un tad mēs parunāsim caur to stāvokli. 1, 2, 3. Tagad ļauj sev ieplūst mieram, iepazīsti mieru. Un tagad iedomājies, ka tu mierā dzīvo jau mēnesi. Kas notiek? Viss forši. Viss forši. Tu mierā dzīvo jau 3 mēnešus. Kas notiek? Viss ļoti labi iet. Tu mierā dzīvo jau pusgadu. Pirmā doma. Nezinu, kaut kas pa darbu varbūt. Tu mierā dzīvo jau gadu. Pirmā doma. Bērni. Tu mierā dzīvo jau 2 gadus. Pirmā doma. Mamma. Ko tu domā par vārdu mamma? Viņa forši bija. Bet bija tie momenti. Mīļa, jauka. Bet viņa nekad pati tur nepiegāja. Tur nesamiegā, nesabučā. Nekad viņa neteica, ka viņa tur man mīl. Es atceros, man skolā bija jāraksta, laikam māmiņa dienā, vēstule mammai tur, ka mēs viņu tur mīlam, un es rakstu, un es nevaru uzrakstīt, es tev mīlu. Es nevarēju vienkārši. Tu viņai kādreiz to biji teikusi? Nē,
Tāpēc, ka man nekad nebija teicis, un es vispār nezināju, ka tā var. Es arī, kad ar vīru biju kopā, viņš man pateica, ka viņš man mīl, un es domāju, ka Dievs. Man nekad, es nezināju, ka tas ir normāli. Patiesībā tas ir normāli. Es nezināju, ka tā, nezinu. Protams, tā ir jābūt, bet, es nezināju tādu vārdu. Kā domā, tava mamma zināja, ja viņa bija tādās attiecībās? Vai viņa zināja, kas ir mīl? Gan jau, ka nē. Ja viņa tev to nepateica, varbūt tieši tā paša iemesla dēļ, kad viņa to nekad nebija dzirdējusi? Jā, gan jau baba viņai arī neteica. Ka viņa nezināja, ka tā var. Mhm. Un skaties, cik interesanti padzīvojot ilgāku laiku mierā, tu sāc atcerēties, ka bija arī kaut kādi pozitīvie mirkļi. Ja mēs pieņemam hipotēzi, ka tava mamma tevi mīl, un viņa to nemācēja pateikt vārdos, bet viņai bija sava mīlestības valoda, tad kāda tā varēja būt attiecībā pret tevi? Kā viņa to varēja parādīt, ka viņa mīl, nepasakot ar vārdiem? Man vienmēr skolā viss bija. Es braucu uz visām ekskursijām. Kaut kā viņa to kabatas naudu man dabūja arī uz ekskursijām, tādā ziņā. Lai arī viņai bija tā nauda, cik viņai bija, paņēma kredītu un es braucu uz tā ekskursiju. Kas vēl parāda to, ka viņai bija, kā viņa mācēja pateikt, ka viņa tev mīl? Es nezinu. Es jau viņu reti redzēju, parasti strādāju vienmēr. Un tad es pagarinātajā grupā mācījos parasti līdz 4-5. Un tad pēc tam, kad es izmācījos, gāju ārā pa kokiem rāpt. Es visu kaut ko darītu. Mājās nepatika sēdēt. Tajā brīdī, kad tev mājās nepatika sēdēt un tu izvēlējies būt ārā, tā bija tava izvēle, tev patika? Jā. Tu ieraugi to, ka tev patīk būt vienai, tev patīk tā brīvības sajūta. Un tev arī patika viņa pavisam mazā bērnībā, tev viņa patika pēc tam pusauģu vecumos. Un te ir jautājums, tu biji vientuļa vai tu gribēji būt viena? Gribēju būt viena. Būt vienai nenozīmē būt vientuļai. Būt vienai var arī caur spēku. Lai iepazītu sevī spēku, iepazītu sevī šo potenciālu, iet uz priekšu un darīt lietas. Un tev pēc tam nav obligāti vajadzīgs kāds, lai dzīvē kaut ko sasniegtu. Tu to vari izdarīt pati, tad, kad tu to vēlies. Tāpēc tev ir tāda iekšā vēlme, negribu strādāt pie kāda, gribu pati. Ja? Jā. Tu esi pieradusi, ka tu vari visu, ko tu vēlies, tā ir brīvības sajūta, būt vienai. Jā. Un ja mēs noņemam nost to, ka tu neesi bijusi vientuļa, tad kāda kopumā bija tava bērnība? Forša. Patika vienai būt. Un ieraugi to, kā šī spēja būt vienai, šī spēja būt vienai, kā tev tas dzīvē tālāk ir palīdzējis? Skolā baigi nebija draugi. Pēc tam koledžā. Es neteikšu, ka man tur bija super daudz draugu. Man parasti bija tā kā vai neviens draugs, vai nezinu, tur kaut kādi 2, jā. Koledžā arī kaut kādā ziņā, kurās situācijās. Vai kaut te pašā, nezinu, darbā. Tur jau var palīdzēt, piemēram, es aizgāju, nezinu, uz to otru darbu strādāt. Es jau vienu pelnīju to naudu, piemēram, es nopirku savu dzīvokli. Un tas man noteikti arī tā kā. Kuram vēl 23 gados ir bijusi pieredze nopirkt dzīvokli. Jā. Un tas ir tavs spēks. Spēt vienai iznest savas vēlmes. Un tā tava versija, kas patiesībā ir nevis vientuļa, bet spēcīga. Ko viņi vēlētos, ar ko nodarboties? Nezinu, es galvā drēbes pakarināts uz pakarnarējiem. Bet ne tās ķīnas, kaut kādas smukas, oriģinālas, kas ir dabīgas. Jā. Ar rokām šūtas, bet es nemāku šūt. Es nezinu, vai man būtu pacietība šūt. Tātad drēbes, bet varbūt tās ir drēbes, kas ir vienkārši estētiski skaisti stāv. Jā.
Varbūt. Varbūt tās ir drēbes, kuras tu fotografē. Varbūt arī, jā. Varbūt tas ir kaut kas, ko tu radi ar rokām. Radi, nezinu, tikpat labi tās var būt kompozīcijas vai vēl kaut kas. Un pamēģini iedomāties sevi tajā, ja tā būtu tava visideālākā diena. Kā viņa izskatītos? Pastāsti man par to. Tur būtu rozā drēbes. Es viņas jūtu, fočētu sev virsū, fočētu citus, fočētos ar citiem. Tātad tomēr fotografēšana pārņem virsroku. Jā, bet arī man pašai arī patīk fočēties. Bet man arī patīk citus. Nu, gan. Jā. Tas ir process, kurā tu jūties kā tu? Jā. Tas bieži vien parāda mums tieši uz to virzienu, kur mums ir jāiet. Vai tu šobrīd to dari savā dzīvē? Nu, es tā tikai priekš sevis tur kaut ko fočēju, ieliku Instagramā. Bet tā, ka tur kādam, man jau no tā kamera. Un, lai tā kamera būtu, ir vajadzīgas tā kā finanses, tā kā nopirkt. Jā, bet mūsdienās jau arī ar telefonu fotografē daudz un profesionāli taisa kontentu un ne tikai ar kameru. Bet arī, ja tu varēji atrast izēju uz dzīvokļu pirkšanu, ja tu nolēmtu pa īstam, ka tu gribi kameru, tu to izdarītu, vai ne? Bet nav bijis lēmums. Bija tā, ka es gribēju nopirkt kameru, bet tad es nopirku to dzīvokli, tāpēc, ka es gāju bezdarbniekos. Un pēc tam 2 darbiem man tur bija vispār jau aizgājis viss slikti, un es sapratu, man aizgāja tajos bezdarbniekos. Un tad principā bija tā, vai tā kamera kaut kas cits, vai tas dzīvoklis, un tas nopirkt to dzīvokli, man būtu tas jumts virs galvas. Jā, un tad tagad es esmu tā kā sevi mentāli bišķiņ savadus kārtībā. Protams, ir tie agresīvie momenti un tā ir raudāšana. Bet jā, par to darbu tad tagad tā laikam arī ir tā vislielākā sāpe, kur es daudz nomainīju. Gan pagājuši gadu, gan šogad sanāca, jā. Visur man kaut kas nepatīk. Nezinu, vai es pati izdomāju, ka man kaut kas nepatīk. Tāpēc, ka tu neej tur, kur tev jāiet. Jā. Tu visu laiku sev piemāni. Tu gribi darīt kaut ko citu, bet ej tur. Tā kā tu nevari tikt līdz tam rezultātam, ejot pa turienu. Jā. Un tad ir jautājums, kam ir jānotiek, lai tu darītu to, kas tev patiešām patīk? Nezinu, jāpaliek bez naudas. Lūk. Tavā drīz jau sanāca. Galvā ir scenārijs, ka tikai tad, ja es būšu bezizējas situācijā, tikai tad es pievērsīšos savam sapnim. Un tad ir žēl, bet mūsu dzīvē ir iekārtots viss priekš mums. Un tad, ja tu pati nesāc iet šim dzīves sapnim pretī, tad dzīve tev iekārtos tā, kad notiks tieši šis scenārijs, lai tu aizietu to dzīves sapni, jo tu viņu pati neizvēlēs. Bet ir 2 dažādi scenāriji. Viens ir, es bezizējas to izdarīju, vai otrs ir, es pieņēmu lēmumu. Jā. Kā tu domā, ar kuru tu izaudzi? Ar pieņemu lēmumu, jā. Un tad, kad tu dzīvosi caur šo te pieņemto lēmumu, protams, ka daļa tavas agresijas un dusmas pazudīs, tāpēc, ka, ja tu strādā darbā, kurš tev nepatīk, un tas ir ļoti liels procents no tavas ikdienas, kur tās dusmas paliek? Tu viņas darba laikā, tu viņas apslāpē. Jā, tur cilvēks tu taču cilvēkiem, klientiem vai vēl kaut ko neies to rādīt, tur tu notur sevi. Jā. Bet tu viņas apslāpē. Un tad viņām ir kaut kad jānāk ārā. Un viņas nāk ārā, protams, visbiežāk uz mūsu mīļākajiem cilvēkiem, jo tas ir ļoti ērti. Jā, vai uz tuviniekiem, vai ja pavisam, tad kaut kur pagadās. Bet pārsvarā šīs dusmas un agresija ir 2 iemeslu dēļ. Pirmais ir neatrisināts šis stāsts no pagātnes, bet es domāju, ka daļu jau tu pārdomās un kaut nedaudz paskatīsies uz to savādāk, un varbūt arī dusmas samazināsies. Jā. Otra daļa ir tā, ka šodienā tu ej pavisam ne to ceļu, kur tu gribētu iet. Un, protams, ka ir tā daļa tevis, kurš saka, tā viss. Es vispār šitam te nepiekrītu. Es vispār uz šito neparakstījos. Es negribu šito visu. Jā. Tu tur vari sēdēt, es tur nesēdēšu. Un tā daļa dumpojās iekšā. Un tu viņai ko gribi pateikt? Ko
Sēdi. Tu viņai saki, sēdi klusu, nekliedz, neārdies. Vajag naudu. Vajag naudu man, jā. Tu nevari naudu nopelnīt, jā? Bet tu to nezini. Kā tu to zini? Kā tu zini, ka tu tur nevari naudu nopelnīt? Nezinu. Tu to nezini. Kā tu vari uzzināt? Palaižot. Tu tāpat darbus visu laiku maini. Jā. Kāpēc nevar pamēģināt? Kāpēc tu sev nedod iespēju pamēģināt? Kāpēc tu tajā neredz loģiku? Tāpēc, ka vajag jau to naudu, man šķiet, tā kā, lai uzsāktu tieši. Piemēram, kaut tās pašas tā kā drēbes. Bet, piemēram, Bet ja tas nebūtu stāsts par naudu, ko tu izvēlētos no tā visa darīt? Ja tev nebūtu jādomā par finansēm necik, kas būtu pirmais? Drēbes uzreiz kaut kā galvā nāk. Jā. Okay. Varbūt pat pamēģināt uzšūt kaut ko, kāds kursus iziet. Bet arī, piemēram, lai es izietu tos kursus, man vajadzīga tā nauda. Bet tagad es nevaru, vienkārši man ir tie kredīti, dēļ tā dzīvokļa. Un tad ir tā, ka, lai es izietu tos kursus, man ir vajadzīga tā nauda. Un, lai es nopirktu arī to audu, man arī ir vajadzīga nauda. Es negribu pirkt kaut kādu sliktu humpalu upat. Man gribas tur labi nopirkt un uzreiz mēģināt. Protams, kad uzreiz mēģināt un tu ņem no augšējā plaukta, tas nav labākais stils. Kamēr mēs praktizējamies, mums ir jādod sevi opcija. Jo, ja tu pēkšņi saproti, ka tas tev nepatīk. Tā kā arī variants, ne? Bet šobrīd tev ir darbs. Un šis ir interesants moments, kad mēs ieraugam, ka šim darbam ir vērtība tajā, ka viņš tev palīdz sekt tās lietas, un tos sapņus, to būvēt, to ceļu uz to sapni. Tad tu vari paskatīties šajā darbā, kādas ir iespējas atlikt kaut kādu summu, cik vispār maksā tādi šūšanas kursi, kad viņi un kā viņi vispār notiek, lai tev prātā jau sāk risināties kaut kāds stāsts. Bet tagad mēs sākam runāt, un kaut kā man tā ideja vairāk nepatīk. Es nezinu, kāpēc. Man liekas, kaut kā īsti ne. Bet tu man viņu piedāvāji, nevis es tev. Bet man liekas, kaut kā, es nezinu, liekas, varbūt kaut kā nereāli, vai es nezinu. Kā būtu, ja tu sev no sevis neprasītu zināt, bet ļautu, kad tas īstajā brīdī pie tevis atnāks? Jo šobrīd tas izklausās pēc tāda vairāk, ka man ir obligāti jāizdomā, kas man ir jādara, bet tev ir tikai 23 gadi. Un šobrīd tu ar šo darbu vari sajust drošību. Šobrīd tu zini, ka šis darbs tev palīdz nopirkt dzīvokli. Un paralēli šo te emocionālo stāvokli sakārtojot, tu arī spēsi jau sajust, kas tad tev pa īstam patīk. Ja tu sevi spiedīsi meklēt, tas nestrādās. Tad tagad drīzāk ienāc galvā vienkārši drēbes, kurš jau ir gatavs, lai pašai no jāša. Bet šī man visu laiku mainās, tā kā garstāvoklis, tā arī domas. Visu laiku šaudās, tā kā būtis. Tādēļ, ka tu pieņem šos lēmumus uz šīm emocijām. Tas nav lēmums caur sevi, bet tas ir caur emociju, kur tev kontrolē. Tādēļ tu man prasīji, es gribu mieru. Kā tu domā ikdienā? Kas tev nozoga mieru? Mieru? Nezinu, vai es pati, bet kā es nezinu. Padomā. Ko priekš tevis nozīmē miers? Miers? Kas tur var darīt? Viss darbs man nozog. Tāpēc, ka miers man nozīmē, ka es no rīta pieceļos mierīgi, es arī izdarītu visas savas lietas. Man rīta rutīna ir ļoti ilga. Kamēr man vajag piecelties kaut kādos 5, un ja man jāstrādā 2-3 dienas pēc kārtas, es vairāk nevaru piecelties tajos 5. Tāds, labi, šodien neiešu ne augstā dušā, neiešu skriet, neko šodien nedarīšu, tāpēc, ka man vienkārši nāk miegs. Un tad ir tā, es vienu dienu neizdaru, un viss man atkal vairāk negribas neko darīt, tāpēc, ka to vienu dienu neizdarīju. Vai tas ir sanāk, ja vienu dienu, piemēram, tev vīrs nav mājās, tad viss, viņš var nenākt mājās? Nē, viņam ir jānāk mājās. Var. Es ar tā domāju, ka tā viena diena nav iemesls. Es drīzāk domāju, ka tu gribi pievilkt faktus, lai padarītu šo darbu par sliktāku nekā tas ir patiesībā. Jo tu meklē, kāpēc viņš tev traucē. Nevis kāpēc viņš tev palīdz. Ko paskaties uz šo darbu, kā viņš tev palīdz?
Nu, man patīk tā vieta, kur viņš ir. Nu, viņš atrodas tajā jūrmā. Tad es eju no sabiedriskās ar tiem piņķiem. Un tad, kad, piemēram, es strādāju pāri mājai, pāri ielai, pie mājas, kas gājas darbu, es redzēju tikai to rajonu, kur es dzīvoju. Atlās eju cauri piņķiem, un man pirms tam gribējās māju. Un tad es atkal eju cauri tiem piņķiem, un es biju to māju nolikus malā. Es domāju, kāda māja, es domāju, nomierinies sēdi. Bet es gāju ar tiem piņķiem, un es domāju, varētu atkal māju nopirkt. Es atkal, bet atkal tā ideja par to māju. Jā. Kad tev pamainās tā apkārtne, tad tev vēl jaunas tās idejas nāk, vai mērķi un tā. Jā, vide. Jā, tur arī skaisti ir. Jā, tieši tā. Un ieraugi šo visu, kāpēc tev patiesībā šis darbs šobrīd palīdz. Un arī tas, ka katru reizi, kad tu saņem algu, tu zini, ka noseksi šo te dzīvokli, un tu nopērc katru reizi, pateicoties šim darbam, tu nopērc daļu no dzīvokļa, viņa kļūst par tavējo. Un tad tu redzi, ka šis patiesībā dzīves posms, tev viņš tagad liekas mega kaut kāds īpašs, bet jau uz visu to dzīvi tu paskatīsies, viņš pēc tam būs šitāds. Jā. Kurā tu teiksi, un tā es katru rītu gāju, skatoties tās mājas, un šodien man varbūt ir tāda māja, kā tāda es gāju un sapņoju. Un tā ir iespēja tev vizualizēt, redzēt, tu pati veido ar to savu nākotnes kaut kādu vīziju. Tu satiec cilvēkus, tu redzēji skaistu vidi ikdienā, tev patīk šī vieta, kur tu strādā. Tas arī ir patīkams, daudz patīkams emocijas. Bet tagad atkal jūs šajā sakat, un man atkal liekas, tā kā ar tām darba profesijām, mēģināt savu. Tad likās arī, nevis nesanāks, bet paļabuma nesanāks, bez mazliet tā. Un tagad arī jūs tā stāstat, ir reāli, ja es nopirku dzīvokli, mašīnu, es nopirku to visu, tā kā man neviens neiedeva naudu, tad noteikti es arī māju nopirku, bet liekas, nezinu, kaut kā, ka nesanāks vairāk, es nezinu, kāpēc. Tu vienkārši skrieni pa priekšu dzīvē. Tev gribas visu uzreiz. Un tu sev nedod. Īstenībā šis ir miers. Ka tu vari vienkārši aiziet uz darbu, kurš tev sākās varbūt 9, 10 un beidzas 5 un izejot no darba, tev nenāk līdzi darba problēmas, tev nenāk līdzi rēķini, pienākumi, kas ir jāmaksā darbiniekiem vai savā biznesā. Darbs ir 24/7. Jā. Tur tu esi tikai tajās dienās un nes atbildību par to posmu, kamēr tu esi tur. Uzņēmējs, kurš strādā ar sevi, viņš iet gulēt ar tām domām. Šeit tu zini, kas tev sagaida, tu zini, kāda ir tava alga, tu zini, kad tev ir jābūt, kad tev ir jānostrādā. Tas ir miers. Tā ir savu veida, šajā brīdī savu veida stabilitāte. Man pat izklausās, ka tu esi pieradusi visu laiku būt tādā ritenī, ka tu sev neļauj izbaudīt šo mieru. Kā tas ir pabūt tajā ritmā? Un tu mēģini sev pušot, it kā tev būtu kaut kas visu laiku jāsasniedz, jāizdomā, jāizdara. Bet tikai tagad tu sāku skārtot savu emocionālo stāvokli. Tikai tagad tu vispār esi to sākus darīt, bet tu jau no sevis prasīji tik daudz. Tāpēc, ka es nemaz nezināju, ka ir tik traki. Tad, kad es ar to vīru pirms mēs apprecējāmies, mēs jau dzīvojām kopā. Un sākumā es teicu, es nekad dzīvē tāda neesmu bijusi. Tevis dēļ es esmu šī tāda. Bet tagad vakar es tā domāju, varbūt viņš nebūtu nemaz uzzinājis, ka es tāda esmu. Patiesi, es tāda esmu. Biju arī tad, vienkārši tas vēl tā kā nebija iznācis uz āru. Jā, otrs cilvēks mums vienmēr parāda, izgaismo, spoguļo. Un, ja tu paskaties uz to mierīgo dzīvi, tad viņa drīkst būt arī šāda kādu laiku. Jā. Tev vienkārši ir jāierauga tajā, ka tu drīksti tagad padzīvot tā, ka tev vēl ir laiks, tu pēc tam vēl realizēt sevi, ka tu tiešām no sirds zinās, ko tu gribi darīt. Tev nav jāizdomā šodien, un tev nav jāizdomā rīt. Jā. Un man gribas tagad. Es zinu. Bet tagad tā nesanāk. Jā. Šodienas tavas izvēles ir rezultāts nākotnē, nevis tagad. Tas nav šodien izvēle, nav rezultāts tagad. Kad cilvēks dzīvo tikai tagad, tajā, ka man vajag tagad uzreiz, viņš īstenībā jūtas nedroši.
Jo viņš izdara izvēles, kuras it kā uz ātro var saķert, uz ātro var paņemt. Nevis domājot par to, kas tev būs ilgtermiņā. Jā. Un tad, kad tu jutīsies droši ar to, ko tu esi izvēlējusies, tu tiešām to zinās, tu nepalaidīsi to sajūtu garām. Tu būsi pārliecināta uz 100%. Tu teiksi, nē, es šito nevaru nedarīt. Man tas tā patīk, man tas tagad ir jādara, man tas tā patīk, ka es to nevaru nedarīt. Bet šobrīd vēl nav tas brīdis pienācis. Un tev ir jāieraug šis miers. Tūlīt būs vasaras rīti, kurā tu ies putni čīvinās. Es zinu, kad piņģos tur ir mešs ļoti skaists. Var iet pabaudīt šo visu, sakārtot savus domas, sakārtot savu emocionālo stāvokli un tad realizēt šīs tavas idejas caur to stāvokli, nevis caur šīm dusmām un caur šo agresiju, kur vēl joprojām uzpeld dēļ bērnības. Tad tev ir potenciāls. Bet pagaidām, ko tu vari dot, ja tu jūties tā, kā tu jūties? Ja? Vai tu vari kļūt par to, par ko tu vēlies kļūt? Un man šķiet ieraudzīt šo skaistumu tajā, kas tev jau ir. Tā būs tā tava lielākā vērtība. Saprast, ka tev jau ir ļoti daudz kas. Ko tu par to teiksi? Jā, tā ir. Kādreiz es gribēju, lai man būtu dzīvoklis. Jā. Un tagad man ir stulbi būt nelaimīgai, ja es kādreiz gribēju. Jā. Tas tikai ir pierādījums, ka tas, ko tu vēlies, būs. Jā, ne tagad uzreiz un ne šodien, bet būs. Un dažreiz mums vienkārši sev jāiedod laiks izelpot. Tiešām izelpot, ielaist sevi iekšā to mieru. To vari tikai tu. Atzenoties uz laiku kaut kam pakaļ, skrienot, tas nesanāks. Tu tā mēģini nomaskēt šīs patiesās sajūtas, kas ir tevī. Jebkurā darbā mēs varam ieraudzīt kaut ko skaistu, vērtīgu, un jebkurā darbā mēs varam viņu sačakarēt, ieraugot tikai to, kas nestrādā. Tā ir vienmēr. Jā, uz ko tev ir fokus, tas kļūst lielāks. Ko tu paņemsi līdzi no mūsu šodienas sarunas? Mieru. Jā. Kā tu viņu ikdienā vari sev vairot? Mieru, tieši kā mieru. Vai tu klausies meditācijas, piemēram? Jā, bet man nesanāk katru dienu, un tad ir tā, ja es vienu dienu nenoklausos, tad bez mazai viss neturpināšais. Bet tad es atkal, man ir tā, tad es paklausos, tad es neklausos, tad es atkal klausos, tad es atkal neklausos, un tā. Tā kā emocijas, tā arī meditācijas klausos, jā. Emocijas, tas nav sākotnējais. Mūsu emocijas ir pakārtotas mūsu domām. Tev ir jāsāk sadzirdēt, ko tu domā. Emocijas ir rezultāts tam, kādas domas tu domā. Sāc viņas izrakstīt ārā. Tu vari katru vakaru paņemt 15 minūtes, veltīt tam, lai izrakstītu ārā visu, ko tu esi domājis. Sāc likt ārā bez jebkāda mērķa. Vienkārši izrakstīšu ārā to, ko es domāju. No rīta es domāju šito, pa dienu es domāju to, tad man ienāca prātā šito. Vienkārši uzdevums tev izrakstīt visu ārā. Un tā kaut vai 21 dienu. Paskaties, kā tas lēnām mainīsies, kāda būs dinamika tavām domām. Neanalizē tās domas, nepiekasies domām, nepārmet neko. Vienkārši novēro, kā domas mainīsies. Un tā kā, ok, ar interesi, labi, šodien man bija šādas domas. Jā. Tā kā, nepasakot, tas ir labi vai slikti, nekā. Tās ir vienkārši domas. Nākamajā dienā atkal izraksti, skaties, ok, šodien man bija tādas domas, forši. Un pēc mēneša jau tu redzēsi, kā mainās tavas domas. Ja? Varbūt viņas paliks mazāk, varbūt viņas paliks skaidrākas, varbūt viņas paliks tev precīzākas, tu viņas jau sāks savādāk izlasīt. Noteikti būs kaut kāds rezultāts tam. Tu varēsi man uzrakstīt, kā tev būs gājis. Okay? Sakarā ar šo uzdevumu es tev varu uzdāvināt savu pēdējo bloknotu. Tajā puse gan ir iespēja rakstīt to, ko tu gribēsi rakstīt. Otrā pusē ir jāpild uzdevumu, ko es gribu, lai tu raksti. Bet tur ir pa visām 4 sfērām. Pa dzīves, un arī pa naudu. Ja, tā kā varēs par darbu. Varbūt izpildot īstenībā to naudas sfēras bloku, arī sapratīs, kas tad ir tas, ko tu vēlies. Ja?
Tā kā šis varbūt būs tev tāds motivators izlikt ārā tās domas, lai tu beidz mētāties pa viņām. Jā, sākt viņus ieraudzīt, sākt viņus izprast. Pamēģinās? Super. Tas tev, Rozā. Paldies. Paldies, ka tu atnāci. Nāc, tev samīļošu. Tu esi drosmīga. Un tas ir forši. Vairs neraudi. Viss pūt. Iedomājies, ka tev dzimšanas dienas sveic ienāk.